Šodien mēs esam izbraukuši zaļumos, kā redzams ar Mercedes-Benz E-klasi. Šķiet, kas tur sevišķi, garā aizmuguri, tā tad universāls, E-klasa kā E-klasa. Tomēr āķis ir tāds, ka pirmkārt šī E-klasa ir paaugstināta, un otrkārt tā ir dīzeļa lādējamais hibrīds. Šo Mercedesa apakšmodeli sauc All-Terrain. Tam ir pilnpiedziņa, pneimopiekara ar maināmu klīrens un unikāls noformējums. Ja mūsu All-Terrain būtu balts vai bēžu krāsā, tad uzreiz varētu pamanīt, ka kaut kas īsti nav tā, tāpēc, ka uz gaišas mašīnas ļoti izceltos melnās plastmasas uzliks, bet tā kā mūsu automašīna ir tumša, tad sākumā nemaz nevar pamanīt, ka kaut kas ir tā kā drusku savādāk. Un, manuprāt, šī kombinācija pat ir elegantāka, jo tik tiešām šīs uzlikas absolūti nebojā Mercedes-Benz E-klases lielisko dizainu, un es pat teiktu, ka zināmā mērā to papildina. Savukārt plug-in hibrīda iekārta sastāv no 2 litru dīzeļa un 130 zirgspēkus jaudīga elektromotora. Sumārā jauda pārsniedz 300 zirgspēkus, bet griezes moments, 700 Nm, gluži kā īstam AMG. Kaut kā Mercedes visu ļoti labi ir noslēpis. Tomēr mums ir apliecinājums tam, ka šī automašīna ir daļai elektriska. Kur ir tas avārijas slēdzis, kur gadījumā, ja kas, tad var izraut tapiņu, un tad augstsprieguma elektrosistēma tiek atvienota. Kā jau kārtīgam lādējumam hibrīdam, arī šai E-klasei vāciņi ir abās pusēs. Elektrību mēs lādējam kreisajā pusē, degvielu, kā jau kārtīgam vācu automobīlim, labajā pusē. Kas ir interesanti, ka degvielas tvertnes vāciņu var atvērt pa taisno, nevis ar atgaisošanas pogu, kā tas parasti lādējumiem hibrīdiem. Izskaidrojums ir ļoti vienkāršs. Šis automobīls ir dīzeļa hibrīds, un dīzeļa degvielas tvertnē jau tie tvaiki nesakrājas tā, kā benzīnbākā. E-klasa ir lielākais universāls, kāds Mercedesam vispār ir, un tātad šai automašīnai būtu jābūt grandiozam bagāžniekam. Tas patiešām ir liels, taču par grandiozu to nenosauks. Galvenokārt tāpēc, ka daļu no liederīgās platības apēd šis paaugstinājums, jo tur apakšā ir, lādējumā hibrīda baterija, un tāpēc mums te ir tāds slieksnīts. Vienīgā automašīna, kur es vēl esmu redzējis kaut ko līdzīgu, ir kādreiz bija tāds Peugeot 508 RXH. Taču atšķirībā no bijušā francūža, kam bija elektriska pilnpiedziņa, E-klasē darbojas īsts firmātika. All-Terrain interjers neatšķirās no parastas E-klases attiecīgajā komplektācijā. Par to ir drusku žēl, jo man tomēr šķiet, ka galvenie un retie konkurenti tomēr kaut kur uzraksta, ka jūs braucat ar drusku savādāku universālu. Taču laikam jau galvenais ir saturs, nevis izskats, un to visu mēs varam atrast iedarbinot automašīnu. Dzinējs, protams, neieslēdzās, jo mēs jau esam pa pusi elektromobīlī. Te ir viss, kas nepieciešams. Pati galvenā sadaļa, ar ko šis auto atšķirās no E-klases universāļa, protams, ir šeit, un tās ir off-road. Jebkura lādējumā hibrīda priekšrocība ir iespēja braukt ar elektrību, un tad, kad elektrība beidzās, vienalga izmantot vilkmes bateriju, lai samazinātu degvielas patēriņu. Un kombinācija ar dīzeļdzinēju, kas būtībā tagad ir palicis unikāls tikai un vienīgi Mercedesam, šim efektam vajadzētu būt vēl izteiktākam. Ar pilnu bateriju var nobraukt 75 km, varbūt, ka pat vairāk, ja ir ārā, piemēram, plus 20 grādi. Un degvielas rādītājs mums jau tagad rāda pār pa 600 km un bāka pat nav īsti pilna. Kamēr baterija ir pilna, degvielas patēriņš hibrīda režīmā ir mazāks par litru. CO2 vienmēr ir 17 līdz 22 gramu uz kilometru. Tātad arī nodoklis ir mazs. Standarta režīmā automašīna cenšas būt elektriska. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mēs iekāpjam automobīlī, nospiežam pogu un sākam braukt, ja baterijā vispār kaut kas ir iekšā, tad mēs visu laiku brauksim ar elektrību. Tā kā tagad tas ir. Papildus ir arī hibrīda un baterijas lādiņa uzglabāšanas režīmi. Bet no tik jaudīgas lādējumā hibrīda iekārtas nebūtu jēgas, ja mēs nevarētu visus tos zirgspēkus elektriskos un dīzeļus salikt kopā, un dabūt tādu kārtīgu pātrinājumu. Tad mums ir jāieslēdz sports. Aiziet! 7 sekundes līdz 100 varbūt arī nav rekords, taču runa ir par lielu universālu ar visu riteņu piedziņu un tikai 4 cilindriem.
E-klase ir gara automašīna ar garu riteņu bāzi, un braucot to var just, ka tas auto ir tāds līgans un komfortabls, pat ar visu to, ka mums ir 35. profila riepas. Koku saknes un nasa izvirzījuma segumā zemprofilu riepām gan diezko nepatīk. Mēs varam palielināt klīrenci par 3 cm, ja mēs ieslēdzam offroad režīmu vai vienkārši pacelt automašīnu augstāk manuāli. Tas nav daudz, un šis limits ir ieviests ar nodomu, proti, lai šis diapazons nebūtu tik liels, ka automašīna augstākajā pozīcijā atkal sāk zvāroties vai kļūst, piemēram, pārāk ciet vai tai sabojājas vadāmību. Tādā džipu zemē kā Latvija, Mercedes-Benz E-klase All-Terrain vienmēr būs nišas modelis, jo cilvēki droši vien visbiežāk izvēlēsies, tur GLE vai kādu citu tādu pazīstamāku modeli. Un tomēr tie automobili ir savs šarms. Un pirmkārt jau tāpēc, ka tā tomēr ir E-klase ar visām pamatvērtībām, jo E-klase ir Mercedes-Benz esence, komfortā, vadāmībā, vadītāja saskarnēs, degvielas patēriņā, būtībā itin visā. Un vēl man ļoti patīk, kā All-Terrain izskatās uz ceļa un vispār dabā, jo pateicoties tām riteņu un arku uzlikām un arī tiem sporta diskiem ar 20 colu riepām, tas automobils izskatās tā kā pēc tāda AMG, ar kuru var nobraukt no asfalta un izbraukt zaļumos.